Man jums ir jautājums, kur labāk ieguldīt? Nu, izklausās jau ļoti banāli, bet īstenībā tas ir ļoti labs jautājums, tāpēc, kad dzīvē parasti ir divas problēmas. Vai nu jums nekas nav pieejams, vai jums ir tik liels informācijas vai izvēļu apjoms, ko jūs varat izdarīt, kad jūs faktiski nevarat izdarīt neko, jo jūs esat paralizēts no šīs informācijas. To, man liekas, sauc par paralysis vai kaut ko tam līdzīgu, ja mēs gribam izklausīties vai gudri. Bet, pēc būtība ir tāda, ka šis, mūsdienās viennozīmīgi attiecās uz investīciju produktiem. Jo īstenībā mēs varam ieguldīt jebkuru. Ja, piemēram, uztaisīsim tādu, abstrahēsimies un uztaisīsim tādu situāciju, kad cilvēks ir izdomājis, ka viņam vajadzētu kaut ko darīt ar viņu ietaupījumiem, lai viņas neapēd inflāciju. Pilnīgi loģiska lieta. Un viņš kaut ko ir iekrājis tik daudz, ka tas nav vairāk kā 100 vai 200 eiro. Un viņš arī katru mēnesi kaut ko varētu tam atvēlēt, tāpēc, viņš reālistiski sapratis, ka tas var būt kaut kas, ja viņš to ieguldīs pareizi. Bet kur to ieguldīt? Klasiskā finanšu teorija un visādas finanšu tirgi pamati saka, ka ir divas lietas - ir akcijas un ir obligācijas. Bet šī definīcija droši vien būs tikpat laba, kā tad, ja es nepateikšu neko. Jo gan akcijās, gan obligācijās ieguldījumu spektrs ir bezgalīgs. Ir akcijas, kas ir pašas lielākās pasaules kompānijas, kā pieņemsim Apples, kurai jūs varat nopirkt akcijas, apmēram šī tik viegli. Gan visādi penny stoki un pilnīgi kreisas akcijas, kas būtībā ir tīrākā krāpšana. Un to tieši tāpat var attiecināt uz obligācijām, kur jūs no vienas puses varat ieguldīt ASV parādu vērtspapīros, jeb ASV valsts obligācijās un kaut kādās ļoti kreisos aizdevumos, kas ir krāpšana. Bet tās ir tikai divas aktīvu klases, kurās var ieguldīt. Šī teorija droši vien arī bija aktuāla kaut kādā, varbūt 20. gadsimta sākumā. Jo šobrīd jūs varat ieguldīt visur. Ko es teiktu ar visur? Jūs varat ieguldīt jebkurās vietās, kurās jums vien iztēle atļauj. Jūs varat ieguldīt, kā es tikko minēju, akcijās, jūs varat ieguldīt obligācijā, jūs varat ieguldīt visādos jaunos projektos un startupos caur visādām P2P platformām un crowdfundingiem. Nav baigi labā lieta, kur darīt, bet varbūt kaut ko tur var atrast. Bet lietas būtība ir tāda, ka jūs tur varat ieguldīt. Jūs varat ieguldīt nekustamā īpašumā caur nekustamā īpašuma fondiem, jeb real estate trustiem. Tas ir mazliet cits stāsts, bet būtība ir tāda, ka jūs varat nopirkt nekustamās īpašumus. Vispār neko nezināt no nekustamiem īpašumiem un vispār neiespringstot, kas tas īsti ir. Vienkārši nopērciet fondu, kas seko visiem kas ir ieguldījis jau institucionālajās investoros un viss. Ejam tālāk. Mēs varam ieguldīt izēvielās, neko nesēdzot no izēvielām. Citiem vārdiem sakot, mēs varam nopirkt zeltu, mēs varam nopirkt naftu, mēs varam nopirkt jebkādu veidu lauksaimniecības kultūras, cukuru, kviešus, kukurūzu, jebko tam līdzīgi. Mēs varam nopirkt industriālos metālus. Mēs varam nopirkt, klausieties, mēs varam nopirkt kaut ko varētu nosaukt par gaļu. No angliski tas ir pork bellies vai lean hogs vai kaut kādus live cattle. Caur produktiem, kas seko izēvielu cenām. Citiem vārdiem sakot, izēvielas, kas kādreiz bija treidojams tikai Čihāgas izēvielu biržā ar spekulantiem, kuros bija lauksaimniecības kultūras, metāla un enerģija. Tagad ir uztaisīti tā sauktajos ATF-os, jeb fondos, kas seko līdz izēvielu cenām. Un būtībā jūs šādi varat nopirkt visas lielākās izēvielas un sekot viņu kāpumam vai kritumam. Tas ir jau cik ir aktīva klases, diezgan daudz. Tālāk, jūs varat ieguldīt investoros, kuri paši iegulda investīciju stratēģijās. Un vienkārši viņiem sekot līdzi. Ļoti daudz brokeru to piedāvā. Respektīvi, jūs redzat labu investoru, labu ienesīgumu, kas tur aktīvi seko konkrētām akcijām. Jūs varat ieguldīt un kopēt viņu darījumus. Jūs varat tāpat ieguldīt visādos trading produktos. Bet tur es neaiziešu baigās niansēs, jo tas ir cits video un cits topiks. Bet, jebkurā gadījumā, jūs varat treidot ar visu iespējumu. Ar kriptovalūtām, ar foreksu, ar tām pašām izēvielām, ar akcijām, ar akciju indeksiem un vēl visu, ko vajag. Un katrā no šīm aktīvu klasēm ir nesalīdzinām daudz aktīvu, kurās jūs varat strādāt. Paturpināšu to ideju ar pašu vienkāršāku ar akcijām. Kāda akciju stratēģijas izmantosiet, kurās akcijās jūs līdz ar to ieguldīsiet. Tās būs dividendžu akcijas, tās būs tehnoloģija akcijas, vai tās būs lielas kompānijas, mazas kompānijas, stabilas kompānijas, kompānijas ar labu izaugsmes potenciālu un vēl. Līdz ar to, ko es gribu teikt, jūs varat vienkārši sadalīt akcijas pa dažādiem sektoriem vai pa dažādiem tipiem. Akcijas, kas ir bijušas
finanšu tirgos, ja ilgi kotēts biežā, uzrādīšu stabilu dividendžu vēsturi. Tas ir dividendžu akcijas, un starp viņiem jūs varat izvēlēties labāko, kā jūs to redzat. Jūs varat izvēlēties sektoru, kas ir tehnoloģijas, kurās ir mazas kompānijas, lai meklētu nākošo Apple. Tā ir cita stratēģija. Un vēl. Respektīvi, stratēģija iespējas te ir bezgalīgas. Un apjukt ir ārkārtīgi vienkārši. Un kas ir pats labākais? Nav jau īstenībā tādas 100% lietas, ko darīt vai ko nedarīt. Ja ir daudz ļoti gudras stratēģijas, kā pārvaldīt investīciju portfeļus, kuras izmanto visādi institucionāli investori. To sauc par Capital Asset Pricing modeli, piemēram, kas ir visās biznesa skolās, visos CFA kursos, kas ir citiem vārdiem kurs, ja tu gribi būt ļoti gudrs finanšu tirgos. Un tu iemācīsies gudras stratēģijas un gudras tehnikas, un tu izmantos tādas ļoti advancētas matemātikas, lai tu izsvērtu portfeļus un riskus un visu pārējo. Un ko jūs dabūsiet sociālajā atlikumā? Tieši tā, tiesnesīgumi īstenībā ir tikpat slikti vai tikpat labi, kā tad, ja jūs vienkārši nopirksiet visu fondu indeksu un nedarīsiet neko. Respektīvi, jūs varat pavadīt 2 gadus biznesa skolā un 3 gadus mācoties CFA, paņemt visas viņa gudrākās stratēģijas un pelnīt mazliet sliktāk nekā tad, ja jūs vienkārši nedarītu neko. Tas varētu pateikt šo to par finanšu tirgiem. Tāpēc, ko darīt? Es teikšu tā. Šeit ir jāiet no pilnīgi citas skatpunkta. Šeit ir jāstāsta uz to, ko jūs gribat sasniegt, nevis to, kas ir pieejams. Un tad, kad jūs zināt, ko jūs gribat sasniegt, jūs varat atrast kaut ko, kas ir pieejams jums. Un tas ir pavisam cits mindsets, jo faktiski, kas nopelna, ir nevis konkrēts aktīvs, bet veids, kā mēs ieguldam. Un no šāda punkta skatoties, mēs varam pilnībā izmainīt to visu skatījumu uz finanšu tirgiem, uz ieguldīšanu un tam līdzīgām lietām. Tāpēc es gribētu īsāk pateikt savādāk. Padomājiet paši sev, ko jūs īsti gribat sasniegt finanšu tirgos, bet realistiski. Ja jūs gribat 20-kāršot naudu vai 10-kāršot naudu nākošajā gadā, vienkārši net jums jāpaveicās. Bet ja jūs būvēsiet savu stratēģiju uz veiksmi, labās veiksmes un sliktās veiksmes izlīdzināsies un paļaušanās uz veiksmi faktiski 100% nozīmēs to, ka jūs kaut kādā brīdī pazaudēsiet visu naudu. Tāpēc tā labāk nevajag ieguldīt. Vajag apstīties uz realistiskiem ienesīgumiem, kas ir realistiski sasniedzami, un mēģināt saprast, vai jūs varat dabūt kaut ko līdzīgu sev. Un tad jau salikt tie procenti, un tad jau ieguldīšanas disciplīna būs tā, kas jums nopelnīs naudu. Tāpēc Warrens Buffets un Late and Great Charlies Mungers nopelnīja tik daudz naudas, jo viņi saprata saliktos procentus, viņi saprata, kā kumulatīvais ienesīgums auga laika gaitā, un tāpēc viņi daudz nopelnīja. Un tas īstenībā ir tas pamats, tas ir tas noslēpums, ko es te gribu pateikt, ka, ja jūs meklēsiet labāko aktīvu klasi vai labākos vērtspapīru konkrēti aktīvu klasē, tu runājot, labākās akcijas starp akcijām vai kaut ko tam līdzīgi un centīsieties daudz nopelnīt, tas ir ārkārtīgi sarežģīts ceļš, kas lielākoties nevada ne uz ko. Daudz realistiskāks ceļš, kā kaut ko izdarīt, ir saprast, ko īsti jūs gribat, kādi jums ir resursi, kādi jums ir kompetence un cik jūs gribat daudz ieguldīties, lai sasniegtu to, ko gribat. Un tad no tā jūs vienkārši atradīsiet to, kas jums ir piemērots. Un tas būs daudz reālāk izdarāms nekā vienkārši aiziet uz kaut kādu, nezinu, jebkuru brokeru. Un kaut vai pastīsimies tagad eToro, viens no labākajiem Eiropas brokeriem. Viņiem ir kaut kādi 400 ETF, kuros jūs varat ieguldīt. Jūs zināsiet, kurš no viņiem labākais priekš jums? Īsti nē, bet ja jums būs precīzs mērķis, ko jūs gribat sasniegt, tad gan jūs varat atrast labāku brokeru un labāko produktu priekš jūsu vajadzībām. Un tas ir pavisam cits mindsets. Un es teiktu to, ka uz to arī ir jāiet. Un ja ir kaut kāds viens sausais atlikums no tā, ko es teicu, tad tas būs tāds. Aizmirstiet par visiem tiem produktiem, sāciet ar sevi. Sapratīsiet, ko jums vajag, tad jums atrast būs ko vieglāk. Tas tā kā aiziet uz veikalu. Ja jūs nezināsiet, ko jūs gribat pirkt, jūs nenopirksiet neko, vai kaut kāds stulbs nocinotus preces no stulbām atlādiem, kur jums īstenībā nebija nekādas vajadzības. Bet ja jūs zināsiet, nopirksiet to, ko vajadzēsiet, dabūsiet to, ko gribēsiet, viss būs kārtībā. Vai tas ir lielveikals, vai tas ir finanšu tirgi, būtība tādā ziņā nemainās. Tā kā šis nots arī noslēdz šo diskusiju, bet citos video mēs pastīsimies tās aktīvu klases un tos veidus jau mazliet sīkāk un ieskatēsim, kas tur ir labāks un kas tur ir sliktāks. Tā kā stay tuned!